91. gadā LPSR augstākā padome izlēma, ka sociālisma uz visiem nepietiks, un paturēja to tikai sev. Mums, lēnai nāvei, iznīcinot valsts banku, ražošanu, atstāja verdzību ārzemju kapitālam. Marks Tvens teica, ja vēlēšanas spētu ko mainīt, mums neļaut tajās piedalīties. Taču neticēsiet, ja teikšu, ka tauta izvēlas nepopulāras lugas, lai skatītu nepopulārus aktierus. Bet ticat, ka ievēlat nepopulārus politiķus, kuri pieņem nepopulārus, tātad tautai nelabvēlīgus lēmumus. Rīgai būt latviskai nenozīmē būt nabadzīgai. Latviska un nabadzīga nedrīkst būt pa sinonīmiem. Latvijā izveidots sīkpartiju kartelis, LPSR, Latvijas partiju sagrābtā republika. Demokrātija ir pilsoņu brīvprātīgs līgums ar valsti, kurā pilsonis maksājot nodokļus saņem pretī izglītību, veselības aprūpi, drošību, sociālās garantijas un tā tālāk. Ja nodokļu iekasēšana notiek piespiedu kārtā, jo kontroles pārvaldes mašinērija ir dārga un neliederīga, ja pakalpojumu vietā pilsoņi saņem solījumu, saņem to nākotnē, tad tā ir laupīšana. Pensijas, to indeksācija, veselības aprūpe, izglītība un kārtības nodrošināšana ir apmaksājama pirmā un neapstrīdamā kārtā. Visi pārējie izdevumi pēc tam. Tikai tad vajadzībām nodokļu naudas nekad netrūks. Uzmanību, izmantosim šo likteņa dāvanu un iedomāsimies uz mirkli, ka mūsu valdības marionetes sāk runāt patiesību. Tas būtu apmēram tā. Mēs jums stāstam, ka esam jums vajadzīgi un nepārtraukti uzlabojam jūsu, bet būtībā paši savus dzīves apstākļus. Par taisnīgu atlīdzību pievarot acis uz kontrabandu, narkotiku un nelegālā alkohola izplatīšanu, būtībā imitējam enerģisku cīņu ar to. Aicinot atgriezties aizbraucējus, tēlojam nesapratni, ka piespiedu trimdinieki nemaz nevar atgriezties pie savām ģimenēm, jo nespēja Latvijā izdzīvot dēļ nevienlīdzīgiem, nepārtraukti augošiem nodokļiem paverdzinātās Eiropas Savienības daļās. Kapitālisms nav, kā mums stāsta saimniecības, bet gan sociāla darba augļu sadales sistēma, kurā ar nevienlīdzīgu nodokļu slogu iznīcinātas ražošanas saujiņa ierēģņu dzīvo arvien labāk, neizbēgami ļoti daudz dzīvos arvien sliktāk un sliktāk. Kapitālisms ir komunisms, bet tikai bagātiem. No mūsu kabatas tiek zakta milzīgā peļņa bankām, apdrošinātājiem un Starptautiskam valūtas fondam, apkalpojot valsts parādu. Pie tādas sadales pat nesamazinot ražošanu mums, vērtību radītājiem, būtu jāpaliek daudz mazāk. Bet kur nu vēl to pilnībā iznīcinot? Neatliek nekas cits, kā kravāt koferus un doties pie saimnieka, padoties, strādājot par vēdera tiesu. Nav sliktu vai labu savienību, slikti var būt noteikumi, uz kuriem šīs savienības tiek dibinātas. Nevienā satversmes punktā nav izskatīta iespēja, ka ministru kabinetam, saimai vai valsts prezidentam būtu iespēja lemt jautājumus par valsts suverenitātes mazināšanu. Atjaunojot 22. gada satversmi, atņemam marionetēm, interešu grupām, pseudopartijām varas monopolu, atdodot to atpakaļ tautai. Līdz tam, citāts no satversmes, Latvijas suverēnā vara pieder Latvijas tautai, būs tikai tukša deklarācija, tāpat kā viss cits. Kolonists iznīcina ražošanu, iedzen parādos un izmaksājumie procenti no svaigi nodrukāto papīrīša aizdevuma ir kontribūcija par zaudēto augsto karu. Nodevībai vienmēr ir vārds un uzvārds. Bez 2/3 Saeimas deputātu vai tautas nobalsošanas aizdevumu Starptautiskam valūtas fondam parakstīja ministru prezidents Valdis Dombrovskis, finanšu ministrs Einārs Repše, Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, FKTK priekšsēdētāja Irēna Krūmane. Tautai sveši parādi nav jādod. Lai atdod tie, kas to parakstīja, vai nomenklatūra, kas to notaralināja vai atstrādā to kudrspuros. Neviena no sīkpartijām, un Latvijā nemaz citu nav, jums nesolīs kaut mazliet mazāk laupīt. Tā solīs jums arvien vairāk ko dot, jo viņi melo. Tā vienkāršā iemesla pēc, ka viņiem bez mūsu nodokļiem nekā nav. Samazināsim nodokļus vismaz līdz okupācijas gadu līmenim, bet tas iespējams tikai atjaunojot deputāta viltus partijas atbildības vietā 22. gada satversmi, tātad Latvijas valsti. Par neatkarīgu Latviju, par augstāk minēto parakstos es, Edvīns Puķe.